Labdien! Sākam kārtējo Rēzeknes novada domes sēdi. Tātad šobrīd uz domes sēdi ir ieradušies 15 deputāti no 17. Sakarā ar slimību nav ieradusies Anita Ludborža un darba komandējumā ir Rita Žurdzina. Tātad šīs dienas darba kārtībā tiek piedāvāti 48 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi attiecībā uz pamata darba kārtību? Ja nav, tad ar to arī sākam. Tātad pirmais darba kārtības jautājums. Tātad jautājums par Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu nolikumiem. Un ziņojums vārds juristei Milonai Turkai, lūdzu. Tātad teritoriālā pastāvīgajā komitejā ir izskatīti pagasta pārvalžu nolikumi, pagasta pārvalžu iestāžu un pagasta pārvalžu struktūru vienību. Izdarītie grozījumi ir diezgan apjomīgi, ņemot vērā to, ka šie grozījumi bija apjomīgi, ir piedāvāts jauns nolikuma projekts apstiprināšanai. Savukārt struktūra vienību nolikumos ir ņemta vērā praktiskā pieredze, Kantanieku pagasta pārvaldes praktiskā pieredze un ir izdarīti grozījumi ņemot vērā šīs pagasta pārvaldes ieteikumus. Ja konkrēti pa izdarītajiem grozījumiem, tad būtu nepieciešams runāt par katru jautājumu atsevišķi, vai tas ir nepieciešams, ja tas nav nepieciešams, tad, protams. Tātad deputāti jautājumi. Vai attiecībā uz Kaunatas pagasta pārvaldes, Maltas pagasta pārvaldes, Sakstagala pagasta pārvaldes, Kaunatas pagasta pārvaldes struktūra vienības, Mākoņkalna pagasta pārvaldes un Maltas pagasta pārvaldes struktūra vienības, Pušas pagasta pārvaldes nolikumu un Sakstagala pagasta pārvaldes struktūra vienības, Kantanieku pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu? Ir kādi jautājumi, iebildumi? Tātad lūdzu izteikt savu viedokli, balsojot, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 7. Par Guntaras Kudras apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amatā ziņo Vilis Deksnis, lūdzu. Tad tika izsludināts atklātais konkurss uz šo vakantu amatu un nedēļu atpakaļ izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē arī šī konkursa uzvarētājs Guntaras Kudra tika uzklausīts un atbilstoši tātad likuma par pašvaldībām, izglītības likumam un atklātā konkursa nolikumam, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes priekšlikumu, aicina apstiprināt Guntaru Kudru Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amatā pēc saskaņošanās ar izglītības un zinātnes ministriju. Deputāti, vai ir jautājumi? Tad, ja nav jautājumu, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 8. Par dzīvokļu īpašumā 2.1 Tumuži ar attiecīgo kadastra numuru nodošanu atsevināšanai Verējuma pagastā. Ziņo Sandra Frančenko. Saņems Verējuma pagasta pārvaldes ierosinājums. Jautājums tika skatīts arī pastāvīgajā komitejā ar lūgumu uzsākt Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa Tumužos 41 kvadrātmetrus platumā atsevināšanu. Izveidot komisiju 3 cilvēku sastāvā, komisijai uzsākt vērtēšanas procedūru un komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domā nekustamā īpašuma nospīto zemu un izsoles noteikumus. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 9. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās ēkas ar attiecīgo kadastra numuru un zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, kas atrodas Mākoņkalna pagastā Baruha, nomas tiesību izsoli, ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Kaunatas pagasta pārvaldes struktūra vienības Mākoņkalna pagasta pārvalde iesniegums. Jautājums tika skatīts arī finanšu pastāvīgajā komitejā ar lūgumu nodot nomā pašvaldībai piekritīgo telpu
101 kvadrātmetrs platībā un zemi, kas ir 2056 kvadrātmetri. Izveidot komisiju 3 personu sastāvā, apstiprināt publicējumu informāciju, apstiprināt arī izsoles noteikumus, izsoles komisiju organizēt tiesību un izsoles norises kārtību, izsoles komisija nodrošināt informācijas publicēšanu likumā noteiktajās internetu mājaslapā un arī laikrakstā, uzdot komites pagasta pārvaldes vadītājiem pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai pieņemt lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušanu. Kā arī uzdot komites pagasta pārvaldes vadītājiem noslēgt nomas līgumu ar izsoles dotnieku uzvarētāju. Deputāti, vai ir kāds jautājums? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 10. par kustāmās mantas kravas furgonu Mercedes-Benz 310 atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu Lenģu pagastā, ziņo Sandra Frančenko. 2016. gada 9. aprīlī notika izsole un izsolē tika pārdots Mercedes-Benz kravas furgons, pārdod kustamās mantas cena bija 202,50 €. Līdz ar to lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 11. par nekustamā īpašuma upes leja 1 Čornais pagastā atsevināšanas izbeigšanu, ziņo Oskars Vasiļevs. Pastāvīgā komitejā izskatīja un virzīja uz domas sēdi apstiprināšanu lēmumu projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanas izbeigšanu, jo atsevināšanas ierosinātājs domas noteiktos termiņos nesamaksāja pirmo iemaksu un nenoslēdza pirkumu līgumu. Čornais pagasta pārvalde šodien apliecināja, ka pirmā iemaksa lēmuma pieņemšanas brīdī ir atmaksāta. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. par nekustamā īpašuma Lielmešs pušas pagastā atsevināšanas izbeigšanu, ziņo Oskars Vasiļevs. 2016. gada 4. aprīlī tika saņemts atsevināšanas ierosinātājas iesniegums, kurā viņam lūdz izbeigt nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanu domas sēdē. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 13. par nekustamā īpašuma Laimes Putnus Sakstagala pagastā nodošana atsevināšanai minētāja personai, ziņo Oskars Vasiļevs. Atsevināšanas ierosinātāja ierosina atsevināšanu saskaņā ar atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļas 8. punktu. Atsevināšanas ierosināšanai noteiktās prasības ir izpildītas, tāpēc doma var pieņemt attiecīgu lēmumu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 14. par dzīvokļu īpašumu upes ielā 522 Rikavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšana, ziņo Oskars Vasiļevs. Dzīvokļu īpašuma novērtēšanas komisija noteica dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 1615,21 €, kuru atsevināšanas ierosinātāji apņēmās samaksāt 26 mēnešu laikā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 15. par Feimaņa ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam, ziņo Terezija Kruste. Ir saņemti 9 fizisko personu iesniegumi, kas lūdz piešķirt Feimaņu ezera zvejas limitu pašpatēriņa zvejai 2016. gadā. Jautājums tika skatīts Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadaļas komisijā 2016. gada 14. aprīlī un ir priekšlikums šīm 9 personām iedalīt vienu kurzu Feimaņu ezerā pašpatēriņa zvejai. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 16. par Rāznas ezera zivju tīkla limitu sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam, ziņo Terezija Kruste. Ir saņemts vienas fiziskās personas iesniegums, kas lūdz
piešķirt Rāznas ezerā zvejas limitu, tātad pašpatērņa zvejai 2016. gadam. Jautājums arī tika skatīts Rāznas ezera rūpniskās zvejas limitu sadaļas komisijā 2016. gada 14. aprīlī, un ir priekšlikums šai fiziskai personai iedalīt vienu murdu pašpatērņa zvejai. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu minētai personai ar attiecīgo zemes vienībām ar attiecīgo kadastra apzīmējumu Gaiglavas pagastā, ziņo Marta Vizule. Izvērtējot valsts zemes dienesta vēstuli, izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem sakarā ar to, ka persona jau ir realizējusi mantojuma tiesības uz zemi, un šīs zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Paldies, vai ir jautājumi? Jā, Šķestara kungs. Jā, realizējusi. Realizējusi mantojuma tiesības. Tātad lietošanā ir bijusi piešķirta zeme vairāk kā mantojuma zeme, kur zemes komisija ir atziņusi īpašuma tiesības. Tas ir pārpalikums? Jā, tas ir pārpalikums. Viņš vajadzīgs mums? Jo persona ir mirusi un uz vienas zemes vienības atrodas personai tiesiskajā valdījumā esošas ēkas. Tātad mantinieki stāsies mantojumā uz šīm ēkām un pašvaldība viņai iznomās šo zemi ēku uzturēšanai. Paldies. Jā, vairāk jautājumu nav. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 18. Par zemes robežu un platības precizēšanu zemes vienībām ar attiecīgo kadastra apzīmējumu Kantanieku pagastā, ziņo Marta Vizule. Izvērtējot valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais 1992. gada 15. decembra zemes robežu plāns zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu neatbilst kadastra kartes datiem ar esošo situāciju dabā, precizēt robežas divām zemes vienībām atbilstoši iesniegtajam Kantanieku pagasta pārvaldes grafiskajiem pielikumiem un anulēt zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu sadali Stoļarovas pagastā, ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas iesniegumu un Stoļarovas pagasta pārvaldes atzinumu, veikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali divās zemes vienībās. Zemes vienībā 0,1 hektāru platībā noteikt lietošanas mērķa lauksaimniecībā un nekustamā īpašuma nosaukumu vakari un jaunizveidotajam zemes īpašumam 1,4 hektāru platībā apstiprināt nosaukumu vakari un ar lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 20. Par zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem, precizēšanu Ozolainas pagastā, ziņo Marta Vizulē. Izvērtējot personas iesniegumu un pagasta pārvaldes informāciju, veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem, precizēšanu sakarā ar to, ka 2009. gada 30. jūnijā ar personu bija noslēgts nomas līgums, bet atbilstoši esošai situācijai dabā šīs sadalījums pa lietošanas veidiem ir bijis kļūdaini atzīmēts. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 21. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Sijā Sauber nekustamiem īpašumiem Daņči un Rozīti Silzas kalnu pagastā, ziņo Marta Vizula. Izvērtējot Sijāmetras Reizeknes biroja vadītāja iesniegumu, apstiprināt iesniegto certificētās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu Sijā Sauber nekustamo īpašumu Daņči un Rozītes zemes vienību divu zemes vienību robežu pārkārtošanai un noteikti nekustamā īpašuma Daņča zemes vienības numur 1
koplatību 46,38 platību ar lietošanas mērķi lauksaimniecība un nekustāmā īpašumā Rozītes zemes vienības numur 2 koplatību 23,98 hektāri ar lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 22. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu minētās personas nekustamajam īpašumam Jaunzeme, Silmalas pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot Ciāmetras Rēzeknes biroja vadītāja iesniegumu, apstiprināt certificētās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Jaunzeme, zemes vienības sadalīšanai divās zemes vienībās. Un piešķirt zemes gabalam Jaunzemē 5,6 hektāru platībā, 5,6 hektāru platībā, noteikti lietošanas mērķi mežsaimniecība un zemes gabalam numur 1 platībā 18,53 hektāri nosaukumu Jaunzemē ar lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 23. par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Imanta Dubovska individuālais medību iecirknis Kaunatas pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot mednieku biedrības Imanta Dubovska individuālais medību iecirknis 2016. gada 6. aprīļa iesniegumu un Kaunatas pagasta pārvaldes atzinumu noslēgt ar minēto mednieku biedrību medību līgumu par medību tiesību nodošanu uz laika periodu līdz 2021. gada 20. aprīlim uz 100 zemes vienībām ar koplatību 273,93 hektāri platību. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 24. par 2009. gada 2. marta lauka apvidus zemes nomas līguma numuru 66 izbeigšana ar minēto personu Lenģu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes uzdot Lenģu pagasta pārvaldē, izbeigt 2009. gada 2. marta zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nomu un Lenģu pagasta pārvaldē noslēgt vienošanos par līguma laušanu ar minēto personu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 25. par 2009. gada 29. jūnija lauka apvidus zemes nomas līguma numurs 155 izbeigšanu ar minēto personu Sakstagala pagastā. Izvērtējot personas iesniegumu par atteikumu no nomas zemes uzdot Sakstagala pagasta pārvalde izbeigt nomas tiesības ar minēto personu un noslēgt vienošanos par līguma laušanu ar personu. Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 26. par 2009. gada 26. augusta lauka apvidus zemes nomas līguma numuru 151 izbeigšana ar minēto personu Silmalas pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas iesniegumu par atteikumu no nomas zemes ar konkrēto platību uzdot Silmalas pagasta pārvaldē, izbeigt nomas tiesības ar minēto personu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un noslēgt vienošanās par zemes nomas līguma laušanu. Paldies, vai ir jautājumi? Jā. Konsultācijas jautājums par šo. Vai, teiksim, mēs pieņemam lēmumu par nomas līguma slēgšanu ar kaut kā? Šīm personām domē pieņem lēmumu par nomas līguma laušanu ar tām personām uz personu iesniegumu pamata, kuriem bija noslēgti šie pirmtiesību nomas līgumi, jo tiem, ja ir noslēgti pēc 735, tad pieņem lēmumu. Tātad lūdzu balsot, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 27. par nekustamā īpašuma nodokļa pārreķinu minētai personai. Tad ziņo Juris Zvīdriņš.
Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums, kurā viņa lūdz dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu 372,63 eiro apmērā, kuru viņa ir pārņēmusi no mantojuma atstājēja jau 2008. gadā. Sakarā ar to, kad līdz šim šis parāds nebija nomaksāts, ir izveidojusies nokavējuma nauda. Bet sakarā ar to, ka līdz 2015. gada 21. oktobrim šai personai netika paziņots par atstāto mantojumā parādu, ir ierosinājums dzēst nokavējuma naudas, kas ir izveidojušos par šo parādu. Parādu persona ir nomaksājusi pilnā apmērā. Jautājums tika skatīts Finanšu jautājumu pastāvīgā komitejā 14. aprīlī un ir priekšlikums atbalstīt šo nokavējuma naudas dzēšanu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 28. par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemta pieprasījumi no zvērinātiem tiesu izpildītājiem par parādu 10 privātpersonām un vienai juridiskā personai. Tika konstatēts, ka parāds ir līdz ar to lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīdas kārtībā. Paldies. Vai ir jautājumi? Man ir jautājums. Jā. Tur 2. un 8. punkts, vai viņi ir līdzvērtīgi, vai tie ir dažādi īpašumi? Fiziski uzvārdā arī. Vai tie ir dažādi cilvēki? Jā, tur ir viens un tas pats cilvēks, bet viņam ir divi īpašumi, kas ir, es domāju, ka tur varētu būt pārrakstīšanās kļūda par un iekaviņās tajās viens cipars mainās. Uzvārds. Bet uzvārds. Uzvārdām jā, precizē uzvārds. Redakcijas kļūda. 8. Precizējam personas uzvārdu pareizi. Paldies par piezīmēm. Tad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņems. 29. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Stružānu pagastā ziņo Silvija Strankale. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Jautājums ir skatīts Sociālo veselības aizsardzību jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un virzīts uz domi. Priekšlikums pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Stružānu pagastā. Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 30. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Stružānu pagastā ziņos Silvija Strankale. Tika saņemts personas iesniegums. Šis iesniegums tika skatīts Sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un ir priekšlikums pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Stružānu pagastā. Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 31. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar minēto personu Lenču pagastā ziņo Silvija Strankale. Saņemts personas iesniegums, kurš ir skatīts Sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un virzīts priekšlikums uz domi, tātad pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar minēto personu Lenču pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņems. 32. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar minēto personu Silmālas pagastā ziņo Silvija Strankale. Personas iesniegums ir skatīts Sociālā veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un šeit virzīts priekšlikums uz domu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar minēto personu Silmālas pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņems.
33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar minēto personu Ricānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu sakarā ar iepriekšējā īrnieku dzīves vietas maiņu Ricānu pagastā. Un šis jautājums tika skatīts Sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un ir priekšlikums par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar minēto personu Ricānu pagastā. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 34. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Audriņu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Jautājums skatīts Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē. Un ir priekšlikums sakarā ar īrnieka nāvi izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu Audriņu pagastā. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir skatīts Strūžānu pagasta pārvaldes atzinums. Jautājums tika skatīts arī Sociālā un veselības aizsardzību jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē 14. aprīlī. Un ir priekšlikums sakarā ar īrnieku nāvi izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Paldies, vai jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 36. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Minētais iesniegums ir skatīts Sociālo un veselības aizsardzību jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un ir priekšlikums sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu. Tātad izbeigt šo dzīvojamās telpas īres līgumu Strūžānu pagastā ar minēto personu. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam. Jā, lūdzu. Saistības šīm personām ir. Vai maksājumi ir veikti? Maksājumi ir veikti un parāda saistību nav. Paldies. Es atvainojos, mēs par šo jautājumu balsojām? Nē. Tad lūdzu, ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems. 37. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Iesniegums ir skatīts Sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē 14. aprīlī un ir priekšlikums izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu. Persona saistības ar Strūžānu siltumi nokārtojas. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ir skatīts Sociālo un veselības aizsardzību jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē, virzīts uz domu, tātad izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Arī minētajā personām saistības ir nokārtotas. Jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu. Jautājums skatīts veselības un sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 14. aprīļa sēdē un virzīts uz domu priekšlikums atjaunot minētāja personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 18. aprīļa līdz 17. oktobrim. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strandkalna.
Ir saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Jautājums skatīt sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un virzīt uz domu priekšlikums atjaunot sociālā dzīvokļa īres līguma minētāja personai uz noteiktu laiku no 21. aprīļa līdz 20. oktobrim. Paldies, vai jālūdzu? Tomēr jautājums par to īso termiņu, ja? Ar tiem dzīvokļiem cilvēki dzīvo tā kā, ienāk viņš iekšā un tā te pusgads, ja, kaut kur, ja? Jā. Pusgadu. Vai tas tā ir noteikts mūsu nolikumā? Jā, tas ir nolikums, tad personai ir jābūt atbilstošam statusam. Ja persona ir atbilstoši trūcīgas minētajā laika periodā ir aktuāls trūcīgas personas status, tad viņiem ir tiesības uz sociālā dzīvokļa īres līgumu. Tiklīdz personai tātad šis status vairs nav spēkā, tad arī viņa nevar pretendēt uz sociālā dzīvokļa īres līgumu. Ko viņi tālāk dara? Tad uz viņu attiecas parasti īres līguma noteikumi. Maksā vai pilnu tarifu? Jā, maksā pēc pilniem tarifiem. Jā, paldies, vai arī vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāju personai Strūžānu pagastā. Ziņo Silvija Strānkale. Ir saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastā. Jautājums tika skatīts sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un virzīts uz domu priekšlikums atjaunot minētāju personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 21. aprīļa līdz 20. oktobrim. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 42. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā. Ziņo Silvija Strānkale. Personas iesniegumā izteikta lūgums sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu. Jautājums ir skatīts sociālā veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un virzības domu priekšlikums atjaunot minētāja personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 21. aprīļa līdz 20. oktobrim. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojums par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā. Ziņo Silvija Strānkale. Ir saņemts personas iesniegums skatīt sociālā veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un uz domu virzīts priekšlikums atjaunot minētāja personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 21. aprīļa līdz 20. oktobrim. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 44. Par Reizeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības Sijā Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā. Ziņo Jānis Troška. Publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums paredz, ka pašvaldībai vienu reizi 5 gados ir jāieretē līdzdalība kapitāla sabiedrībā, kā arī jāapstiprina kapitāla sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi. Pagājušā nedēļā Finanšu pastāvīgā komitejā tika skatīts šis lēmuma projekts un tika nolemts saglabāt Reizeknes novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības Sijā Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, kā arī apstiprināt pašvaldības uzņēmumā vispārējos stratēģiskos mērķus un pārskatīt dalību šajā uzņēmumā neretāk kā reizi 5 gados. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 45. Par Reizeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības Sijā Strūžānu siltums uzņēmumā. Ziņo Jānis Troška. Jautājums analogisks iepriekšējām, tātad arī Finanšu pastāvīgā komitejā tika vērtēts tātad vai saglabāt dalību šī uzņēmuma, un Finanšu komitejas atzinums ir, ka dalība tiek saglabāta un tiek apstiprināšanā tiek piedāvāt arī vispārējie stratēģiskie mērķi. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 46. Par aizņēmuma ņemšanu projekta
industriālo teritoriju tīklojumu izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Reizeknes pilsētas, Reizeknes un Viļānu novados, būvprojektu izstrādes nodrošināšanai, ziņo Silvija Ančikovska. Tātad ir noslēdzies iepirkums projekta industriālo teritoriju tīklojumu izveide uzņēmēja darbības veicināšanai Reizeknes pilsētas, Reizeknes un Viļānu novados par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību. Tā kā autoru uzraudzība būs nepieciešama tikai būvdarbu veikšanas laikā, tas ir 2017. gadā, tad aizņēmumu šobrīd plānojam pieprasīt tikai par būvprojektu izstrādāšanu. Šis jautājums tika izskatīts iepriekšējā finanšu pastāvīgajā komitejā un ir ierosinājums pieņemt attiecīgo lēmumu projektu. Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Šis projekts ir saistībā ar pārējām pašvaldībām, cik es saprotu, ja? Jā. Vai tas, teiksim, mēs ejam tā atsevišķi projektu sastāvdaļa vai tā kopējā? Tas ir viens kopējs projekts ar aktivitātēm. Mēs atbildam par savu aktivitāti, jā. Katrs ņem uz savu aktivitāti? Jā, protams. Tātad katrs atbild un vienīgā, teiksim, arī riska lieta šajā projektā. Tātad, kā redzat, ir 3 subjekti šajā projektā, 3 pašvaldības ar daudzām aktivitātēm. Un ja pie projekta atskaitēm, pie izpildes termiņiem kāds no partneriem kavējas, tad kavēsies arī būs problēmas arī citiem projektiem. Tā ir tā nianse šajā programmā. Bet kāda aktivitāte viņiem, Viļāniem un Reizeknēm? Arī tātad viss saistīts ar uzņēmēju darbības veicināšanu savā teritorijā. Jā, viņi kārto tātad, ja es atceros, Viļānos arī bija ielu sakārtošana un Reizeknē bija arī, manuprāt, degradētas teritorijas sakopšana, bet tās aktivitātes es jums nevaru nokomentēt par šīm pašvaldībām. Vai ir jautājumi vēl? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 47. par līdzekļu iedalīšanu Bērzgalas pagasta pārvaldē projekta jaunas pamata ekspozīcijas izveidošana Antona Rupaiņa muzejā, ekspozīcijas zāles renovācijai, ziņo Silvija Ančikovska. Tātad 2016. gada 18. martā tika saņemts Bērzgalas pagasta pārvaldes iesniegums par projekta jaunas pamata ekspozīcijas izveidošanu Antona Rupaiņa muzejā, kur viņa lūdz iztrūkstošā finansējuma 6751,51 € ekspozīcijas zāles renovācijas sekšanai. Šis jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā 2016. gada 24. martā. Tika pieprasīta arī zāles atjaunošanas darbu koptāme. Viss ir izskatīts, viss sakrīt. Un priekšlikums apstiprināt lēmumu projektu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 48. par zemes nomas līgumu pāratjaunošanu un laušanu. Nagļu pagastā, ziņo Sandra Frančenko. Tādas no pašvaldība izsūtīja personām arī par viedokļiem izteikšanu. Viedoklis tika izteikts, līdz ar to izanalizējot visu informāciju, tiek lūgts pieņemt lēmumu noslēgt 2001. gada 10. māja zemes nomas līgumu pārjaunojumu ar privātpersonu, noslēgt 2007. gada 2. janvāra zemes nomas līgumu pārjaunojumu līgumu ar privātpersonu un ar 2 privātpersonām laukt 2007. gada 2. janvāra nomas līgumu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu. Par pārjaunošanu viss kārtībā, bet par to laušanu ir bijuši varbūt vēl pēc tam. Es saprotu, ka finanšu komitejām un mēs tā par to laušanu vēl netika norunāts, ka tišot kaut kādas pārnas veiktas un tam liecīgs, ka es saprotu, kas tā tur ir tā lietā tiem pašiem laušašiem, kuriem ir jālauš šie līgumi, varbūt labprātīgas kaut kādas iniciatīvas no viņa puses nav nākušas. Uz to, ne laušanu, bet tieši otrādas pārjaunošanu. Teiksim tā, ja par pārjaunošanu mēs runājām par vienu konkrētu finanšu komitejā. Mēs runājām par vienu konkrētu personu, kurai bija
veidošanas mērķis, kurš ir kā neapmierināja. Bet mēs vienojāmies ar pagasta pārvaldi, ka tas jautājums tiek regulēts. Ja? Bet, Arī viņš iekšā šeit tas cilvēks? Jā, tā ir pirmā privāta persona, par ko mēs tagad runājam. Ja? Tātad mēs viņiem mainām lietošanas mērķi, zemē, un viņi ņem to līgumu un noslēdz kā pārjaunojumu. Pēdējās divas personas par laušanu, teiksim tā, ka pēdējā persona principā ir iesniegumā norādījusi, ka viņa netaisās noslēgt jaunu pārjaunojuma līgumu, bet otra persona ļoti prasi grib mainīt līguma nosacījumus, un tas saskaņā ar civilikumu mēs nevaram tad līdz ar to slēgt ar viņu pārjaunojumu. Paldies, vai ir vēl jautājumi? Man varbūt jautājums attiecībā uz šo līgumu, kas tiek lausti redakciju, vai šī redakcija nosaka laušanas nosacījumu vienai no pusēm pieņemot lēmumu iepriekš brīdinot, vai ir vispārējā forma, ka līgumu lauž iesniedzot prasību tiesā, kā mums ir bijuši gadījumi ar līdzīgiem līgumiem. Es varbūt varu par tiesu praksi, mums līdzīgs gadījums jau ir bijis attiecībā uz zemes nomas līgumu laušanu, un skatot pašlaik gan ir apelācijas instancē, vēl tikai tiks skatīta šīta lietiņa par zemes nomas līguma laušanu šādā pat procedūrā. Bet jau pirmās instances tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībā var šādā veidā pieņemt lēmumu, ka tas ir pareizi, ka tiek izvērtēti šie apstākļi un pieņemts lēmums par līguma laušanu. Tiesa ir atzinusi, ka tas ir pamatīgi. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Es par pirmiem diviem piekrītu, bet... Pret. Tātad ir nepieciešams balsojums sadalot pa apakšpunktiem? Jā. Tātad, ņemot vērā priekšlikumu no deputāta Jāņa Macāna, tad priekšlikums balsot pa 4 punktiem atsevišķi. Tātad, kas par 48. paragrāfa pirmā apakšpunkta piedāvāto lēmumu projektu? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu balsot, kas par 48. paragrāfu otrā apakšpunkta piedāvāto lēmumu projektu? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tātad lūdzu balsojumu par 48. paragrāfa 3. apakšpunkta piedāvāto lēmuma projektu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās 2. Ja? Lēmums pieņemts. Tātad šobrīd juridiskā lietvedības nodaļa sniedz informāciju, ka šobrīd balsojumā sakarā to, ka ir izgājis no zāles, nepiedalās Stanka Pēteris. Ja? Tātad lūdzu fiksēt to protokolā. Tātad lūdzu savu balsojumu par 48. paragrāfa 4. apakšpunkta piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret? Es atvainojos, kas pret? Nav. Kas atturās? Atturās 2. Tātad līdz ar to lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi sēdes jautājumi izskatīti. Paldies par darbu.